un varam sākt. Nu tad labrīt visiem, kas atrada laiku un spēku sestdienā atbraukt uz šo First LEGO League semināru. Varbūt, ja kāds nezin, kas es esmu Oskars Java, pārstāvu Vidzemes augstskolu. Esmu Vidzemes augstskolā gan pētnieks, gan Zinātniskā institūta direktors un galvenokārt, kāpēc esmu šeit. Robotiku pats bērnībā neesmu nodarbojies, bet 2019. gadā mani ievilka pasaules robota olimpiāde. Toreiz devos uz pasaules čempionātu, kurš notika pirmo reizi Eiropā. Toreiz tā bija Ungārija. Šogad ne gan Eiropā, bet šajā pašā kontinentā Turcijā notiks pasaules robotikas olimpiādes čempionāts. Un tad tas mani interesēja. Bija mēģinājumi organizēt sacensības. Tajā laikā gan gadu vēlāk sākās Covid un bija grūti uzsākt, bet šogad beidzot uzsākām. 3 komandas sūtām šogad uz pasaules olimpiādes finālu Turcijā. Un īstenībā tas galvenais, kāpēc es tam visam izaicinājumu pietiku, lai gan man pētniecība arī pietiek, ko darīt, bija, par ko mēs arī no rīta, dzerot kafiju, tagad gaidot, runājām arī ar mājas saimnieku Igoru, ir tas, ka konkurence ir ļoti svarīga. Konkurence ir tas, kas dzen uz priekšu. Latvija īstenībā ir neliela, un man likās ļoti svarīgi tos bērnus, jauniešus aizsūtīt uz tiešām pasaules līmeņa robotikas sacensībām, lai viņi jūt to konkurenci, jo konkurence motivē. Un man arī patīk citas robotikas sacensības, tajā skaitā arī First LEGO League un Latvijas robotikas čempionāts, jo, ja nav tās sacensības, likt jūs stundās tikai vienkārši būvēt robotus, kur nav tā sacensība, pēc tam kā pievienotā vērtība, droši vien arī tie bērniem rezultāti nebūtu tik labi, kādi tie ir šobrīd. Un, protams, liels paldies Transporta un Sakura institūtam un Igoram par to, ka viņi uzņēma mūs šeit, galvaspilsētā, kur, protams, visiem ir vieglāk atbraukt, jo galvaspilsēta Latvijā laimīgā kārtā atrodas būtībā pa vidu visam. Un lielākais attālums nepārsniedz vairāk būtībā kā 2 stundas ar mašīnu, un visi varam tad nokļūt diezgan ērti un viegli. Ko tas būtībā viss, ko es gribētu tagad pateikt? Novēlu jums, protams, spēku izturību šodien. Ceru, ka uzzināsiet daudz ko jaunu un būsiet gan paši motivēti, gan izdosies arī šajā gadā, šajā akadēmiskajā gadā motivēt arī vēl vairāk skolēnus iesaistīties dažādās robotikas aktivitātēs. Un tagad tad došu vārdu Annai. Es domāju, tas vārds mums gan jau būs kopā. Noteikti nākošā prezentācija ir par to, ko mēs darām kopā, laboratorijā. Labrīt, droši, pat tev pie organizatoriem, jā? Tā, tev jāiet. Es to vienu miklīt, es parādīšu viņam virzienu, jo tas būs tālu. Oskar, patur, ja? Es aiziešu ātri, vienu miklīt. Ja reiz Anna pieminēja lab, tad tā lab ir Vidzemes augstskolas labās robotikas laboratorija, ja kāds vēl nezināja. Un, jo tikai un vienīgi organizēt pasaules robotu olimpiādi, nevar organizēt sacensības, ja tu neesi tajā visā dziļāk. Un tad pirms gada laimīgā kārtā mēs arī savā ziņā apvienojāmies ar First LEGO League Latvija biedrība, kur pārstāv Anna un Edgars Skrodes. Mums pievienojās vēl daži robotikas entuziasti no Valmieras, un tad Vidzemes augstskolā arī izveidojām telpu, kurā mums atrodas viss par un ap robotiku aprīkojums. Un tad mēs tur apmācām pedagogus,
Tur var nākt arī studenti, kas darbojas robotikā, būvēt savus robotikus, lodēt, programmēt un tā tālāk. Palīdzam ar to. Un no šī gada, no šī akadēmiskā gada arī ieviesām jaunu tādu pakalpojumu, ka pie mums var nākt uz pulciņiem ģimenes, jo, kā jau es minēju, ir nepieciešama konkurence, veselīga konkurence robotikā un tās komandas, ko var sagatavot pedagogi kā jūs, tas skaits arī ir ierobežots. Jūs nevarat paņemt, nezinu, 20 komandas, lai Latvijā būtu daudz komandas. Tāpēc tā mūsu iniciatīva bija, kā arī notiek daudz kur Eiropā, ka tiek veidotas ģimenes komandas, kur ir viens no vecākiem, kas uzņems to treneru lomu. Un tad tas vecāks parasti ir vai nu inženieris vai varbūt programmētājs, kaut kas ar to saistīts, kas var palīdzēt. Varbūt reizēm arī arhitekts, kas palīdz uzkonstruēt, tas nekas, ka tā nav māja, bet tomēr arī savā ziņā robots ir inženieru būve, bet ar riteņiem. Un jā, tad tiek veidotas komandas, ja bērni ir, teiksim, tuvāk vecuma ziņā, viens starp otru un sanāk, ka viņi ir vienā vecuma kategorijā, vai viņam kaimiņu bērnus, klases biedrus, un tad tas viens vecāks arī vada un strādā ar to bērnu komandu. Un tad šīs komandas var nākt arī pie mums kā uz pulciņu un trenēties, tad mēs palīdzam. Tā, Anna, kam bija prom iepazīstināja arī, ko mēs labi daram. Un, labi, atpakaļ pie tevis. Tā, par to labi Oskars ir pastāstījis, un tad es varbūt tiem, kas nezina, es arī iepazīstināšu ar sevi. Es esmu Anna Skrode, kas parasti izsūta ēpastus. Kopā ar Oskaru un Edgaru Skrodu mēs organizējam šīs sacensības. Un arī pārstāv Vidzemes augstskolu. Mēs tā kā bišķiņ sautīgi Vidzemes augstskolas darbības reklamējam transporta sakaru institūtā, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka šī robotikas komūna ir atvērta un ka mēs varam viens otru atbalstīt un draudzēties. Tā kā man ir liels prieks un paldies arī no manas puses ir transporta un sakaru institūtam. Un tagad liela daļa ir, protams, tie, kas mums ir tradicionālie skolotāji, kas mūs atbalsta ik gadu piedaloties mūsu pasākumos. Man prieks jūs redzēt, un arī prieks redzēt kādas jaunas sejas. Un te būs tā daļa, kur mēs tad pastāstīsim, ko mēs tad tieši organizējam, kādas tās aktivitātes. Bet lielākoties tas ir tieši par First Lego League un Pasaules robotu olimpiādi. Divas programmas, kas ir mūsu pārvaldībā. Latvijas robotikas čempionāts jums nav svešs. Arī tās mēs esam iesākuši organizēt pagājušajā mācību gadā. Mums bija pirmo reizi šīs sacensības notika Valmierā. Un vai tu minēji kaut ko par to, ka mēs arī mācām nometni organizējam un tam līdzīgi? Par nometnes nepieminēju. Varbūt Oskars, es tā kā biju prom, Oskars var pastāstīt, ka mums ir šogad pirmo reizi. Mēs organizējām skolotāju nometni, kas notika Valmierā. Un tu vari vairāk pastāstīt, par ko tas bija. Tā bija, manuprāt, fantastiska nometne. 4 dienu garumā, kad atbrauc pedagogi, viena liela daļa dzīvoja pie mums kopmītnēs un mācījās. Pastāstījām, protams, to, ko arī tagad jums stāstīsim par First Lego League, Pasaules robotu olimpiādi, atšķirībām, kopīgo, kā to iekļaut mācību programmā. Un tad gājām arī dziļāk tēmā un notika apmācības arī elektronikā, lai elektronika jūs labāk saprastu. Daļa no jums arī, atceros, bija klāt. Mācījām arī 3D modelēt un taisījām 3D modeļus, un uz tiem 3D modeļiem, tātad veidnēm, tika lieta arī priekš līnijas sakotājiem ritentiņi, gumijas, respektīvi. Un tika būvēti līnijas sakotāji roboti, un varēja arī tos robotus pamēģināt, un pēc tam galā ņemt arī līdzi uz mājām. Es ceru, ka Edgars uzprasīja par atgrieznisko saiti, kas jums patika, nepatika, varbūt ko gribētos vēl. Jo noteikti šādas nometnes turpināsim arī mēs nākotnē organizēt, jo vismaz, ko mēs redzam Valmieras novadā, ne tikai novadā, īstenībā Vidzemē kopumā, ir, ka skolas visu laiku nākamajiem mums, tā kā mēs strādājam robotiku, prasa, nevar iedot studentus kā pedagogus. Tas nav ilgtspējīgi, jo pirmajā kursā students visdrīzāk nebūs pietiekami labi sagatavots, lai varētu pasniegt skolā.
Okay, 2., 3. kurs bakalaura students varētu iet skolā, bet 4. kursā viņus drīzāk pārvedinās industrijā. Industrijā viņam, visticamāk, būs iespējams nopelnīt vairāk nekā skolotājiem. Un tad viņš pieņems to smago lēmumu par labu industrijai, jo jāveido ģimeni un visu šīs lietas. Un līdz to tad mums būtu visu laiku jāmāc tie studenti, lai viņi ir kā pedagogi. Manuprāt, pareizākais ceļš tomēr investēt mūsu laiku pūles esošajos pedagogos un celt to jūsu kvalifikāciju. Tā kā uz to mēs ejam un ļoti sagaidām arī no jums to atgrieznisko saiti par to, kādas zināšanas prasmes jums trūkst, lai tās varētu piedāvāt. Nu jā, šogad bija mums vasaras skola, bet nākotnē varbūt tā varētu arī būt varbūt arī ziemas skola. Neatstās, cik mēs bieži tādus pasākumus varam atļauties organizēt. Paldies. Nu, lūk, un jā, tad runājot par sacensībām, kā jau teicu, mūsu pārvaldībā ir Pasaules robotu olimpiāda, jeb WRO, un First LEGO League, jeb FLL, kas ir pazīstams. Un šīs te programmas ir starptautiskas. Atšķirība savā starpā varbūt sākumā neliekās, bet ir diezgan liela. Un tagad es tā niansēs varbūt mēģināšu pastāstīt, kas ir tas, kāpēc ir tā vērts iesaistīties abās šajās programmās un kādas tās lietas, ko jūs iegūsiet piedalīties. Runājot par First LEGO League, un ja tā vispārīgi saka, tad First LEGO League ir tas, kas diezgan plaši rada priekšstatu par to, kā robotika miedarbojās ar dažādām nozarēm, ka tas nav tikai tehnoloģijas, bet tas sasaistās gan ar zinātni, gan sociāli aktuālām tēmām, gan arī tas, ka, piemēram, komandai ir jāprāda to, ka viņi ir saliedēti, to, ka viņi spēj strādāt sastrādāties savā starpā, un kad viņi arī kopīgi var, teiksim tā, pārdot savu produktu, ko viņi radījuši, ja? Kad kopā darot var sasniegt vairāk. Savukārt Pasaules robotu olimpiāde ir vairāk veids, kā pārbaudīt tās jauniešu zināšanas, cik viņi sagatavojušies, vai cik labi viņi pārzina šo savu jomu, ko viņi darījuši, savu robotu. Kā saka, ja piemēram sacensībās notiek, ka ierodās komanda, viņi ir sagatavojušies robots, viņiem ir zināms, viss strādā, viņi ir uzliekas robotu, notestē, konfigurē robotu un viss ir forši, bet sacensībās tiek iedoti papildus jauni noteikumi, kas viņiem sacensību laikā ir jāatrisina. Tās vairāk tā kā specifiska zināšanu pilnveidošana un tā kā pārbaudīt, vai viņi spēj spriedzes situācijā atrisināt šīs problēmas, jau citas iemaņas nāk klāt. Tās ir tā vispārīgi un kopumā raksturo abas šīs programmas. Ļoti vērtīga pieredze. Varētu teikt, kas jau kāds piedalījies, teikt tā, ka Pasaules robotu olimpiāda ir nedaudz sarežģītāka, jo bērniem jāpārslēdz savu uzmanību. Vai viņiem nav tā, ka viņi ierodās un viņi ir visu sagatavojuši, viņiem atliek tikai noprezentēt vai piedalīties robotu spēlē. Bet Pasaules robotu olimpiādē viņam savukārt ir tā kā jāgatavojas tam, ka varbūt kaut kas notika negaidīts. Un tas ir kā mūsu ikdiena īstenībā, strādājot jebkurā profesijā, gan jūs kā skolotājiem bieži gadās tādas situācijas, kas jums ir jāspēj izdomāt uz vietas, kā to labāk atrisināt un pie kā vērsties. Un tāpat arī jauniešiem tiek piedāvāt šīs iespējas. Jā. Nē, te vēl pie tādas atšķirības var piemetināt, ka Pasaules robotu olimpiādē, kad notiek sacensības, viņu treneri nevar atrasties klāt, viņiem jābūt tribīnēs. Un tiek doti randomizācijas, piemēram, uzdevumi, lai tiešām pārbaudītu, vai kāds cits priekš viņiem nav sagatavojis roboti, bet tie bērni tiešām taisījuši paši. Jo paši ir būvējuši robotu programmējuši, tad viņi tām nelielajām izmaiņām spēs ātri pielāgoties. Protams, sacensības stress arī dara savu, bet pa lielam viņi var pielāgoties. Un tad ir divas parasti reizes sacensību laikā, kad ir atļauts sanākt kopā un pakonsultēties savu treneri. Te ir bērniem jābūt tiešām patstāvīgiem. Lūk, un savukārt FLL-ā viss ir sagatavots, bet te viņiem jāparāda lielākoties tas, kā viņi kā komanda spēj kopīgi strādāt. Cik viņi daudz ir pētījuši,
aktuālo tēmu. Kādas jaunas inovācijas viņi ieviesuši savos robotos, un to viņi visus parāda sacensībās. Tās ir tās lielākās atšķirības. Ļoti svarīgas prasmes tiek iemācītas, darbojoties šajās sacensībās, kas ir ļoti noderīgs nākotnē izvēloties profesiju. Un tas nav tikai, neiet runa tikai par tehnoloģijām, nezinu, programmēšanā, ejot strādājot par programmētāju vai tur inženieri, bet tas ir jebkurā profesijā, kas ir ļoti liederīgs prasmes. Es domāju, to es tā daudz mēs esmu pastāstījusi. Tagad konkrēti par abām programmām atsevišķi. Tad ar First LEGO League piedāvā 3 vecuma grupas. Viens ir First LEGO League Discover, kas ir vecumā no 4 līdz 6 gadiem, Explore no 6 līdz 10 gadiem un Challenge no 9 līdz 16 gadiem. Un te var redzēt aptuveni kāds tas aprīkojums, kas ir nepieciešams. Discover programmu mēs nepiedāvājam Latvijā, jo tur tas ir vairāk auditorija ir bērndārs, un bērndārs uz šādām aktivitātēm grūti pierunāt, un arī tās mūsu kapacitātes nav pietiekams, lai to organizētu, bet mēs organizējam Explore un Challenge sacensības. Explore ir vairāk izstāde, bērni izpēta aktuālo tematu, droši nāciet iekšā, izpēta aktuālo tematu un to, ko viņi ir pētījuši, to viņi stāsta pasākuma dienā. Mēs tiktu apbalvojumus pirmās vietas nepiešķiram. Mēs pasakam liels paldies par to, ka ieradāties. Mums ļoti patīk to, ko jūs stāstījāt. Mēs iedalām katru savu medaļu, jo ik viens ir pelnījis to medaļu. Un mēs varbūt kaut kādu nomināciju, ar ko izcēlās tā komanda, paziņojam. Un līdz ar to tā ir programma, kas iedrošina mazos bērnus sākt kaut kā tā pirmā STEM ievirze. Savukārt challenge ir jau sacensības, ļoti atpazīstams tieši to robotu spēles galdu, bet, protams, dienas laikā jūs sapratīsiet, ka neiet runa tikai un vienīgi par robotu spēli, bet tās ir sacensības, kur cīnās par čempionu kausu. Bet ir uzsvars to, ka tās ir draudzīgas sacensības. Ja gracious professionalism, jeb labdabīgais profesionālisms ir tas, kas ir lielam tas pats galvenais, kā tiek uzsvērts, ka draudzīga konkurence mums viens otram palīdzēs, un tā mēs padarīsim pasauli labāku. Tā. Jā, kā jau minēju, tās ir tad, kuras mēs Latvijā organizējam. Un, ko es gribēju pateikt par nākotnes plāniem, ka mēs Explore, mums bija ļoti labi sadarbība ar Rīgas jauno tehniķu centru pagājušajā mācību gadā, un mēs domājam, ka mēs varētu saglabāt šo sadarbību, un es domāju, jums arī tie, kas piedalās Explore programmā, arī izdevīgi, ka Rīgā notiek šīs, jo tās maz formāta sacensības uz pāris stundām, ne sacensības pasākums, un ka mēs varētu turpināt, un arī jauno tehnikas centrs ir ieplānojis, ka mēs varētu apvienot ar vēl kaut kādu aktivitāti, lai kaut kā piepildītu to dienu interesantāku. Lūk, tāda ideja. Tā. Par challenge runājot, tad challenge sastāv programmu no 4 daļām. Robotu dizains, inovatīvais projekts, pamatvērtības un robotu spēle. Mēs pie šīm 4 lietām šajā dienā ļoti daudz pievērsīsimies. Es īpaši neiedziļināšos, tātad robotu spēle, tur, kur bērni komandā sacenšās 3,5 minūšu laikā, cenšas iegūt pēc iespējas vairāk punktus, un labākais rezultāts tiek ņemts vērā. Inovatīvais projekts ir tur, kur tiek veidot prezentācija un jānoprezentē žūrijai par aktuālo tēmu. Robotu dizains ir tā sadaļa, kur tiek vērtēts to, kāds ir pats robots, tā struktūra un programma, un pamatvērtības ir komandas darbs tā vispār. Kā komanda savā starpā un ar konkurējošām komandām spēj sadarboties. Šīs prezentācijas mēs jums sūtīsim. Sacensību video, es domāju, lai ietaupītu laiku, es nerādīšu, bet tas ir viena no iepriekšējiem gadiem, kur mēs Salaspilī organizējām finālu. Savukārt Explore, kā jau teicu, ir tāds pirmais tāds ievads pasākums, kuru bērni apgūst pamatus inženieru zinātnēs, pēta to pašu tēmu, kas ir challenge'ā,
Un, ja challenge kategorijā ir jāveido inovatīvs projekts, tad Explore kategorijā nav. Tad viņi vairāk pastāst, kādas zināšanas viņi iegūši sezonas ietvaros. Un viņiem ir jāveido kustīgs modelis, tad izmantojot gan to iedvesmas komplektu, kas jāiegādājās, gan arī LEGO robots, kas tas ir, tai vecuma grupai ir Essential, Spike Essential vai vidū tie, kas vēl joprojām izmanto. Un tad jābūt kaut kam kustīgam. Tas ir tā aptuveni, kā mums ir bildes no augšējā bilde no tehnikas centra izstādes. Tad ir šādi te, mēs iedalām stendus, jeb galdus, kur bērni uzliek savus plakātus un modeļus, un tad žūrija iet klāt, ne žūrija, mēs viņus saucam par recenzentiem, nāk klāt un uzklausa bērnu iegūtās zināšanas. Tā var būt sagatavot prezentācija, tā var būt brīvā formā, kad viņi pastāsta, ko viņi ir sagatavojuši. Vai arī tas var būt tā, ka, ja kāds ir bailīgāks, protams, ka žūrija var iedrošināt ar kaut kādiem jautājumiem. Bet jo labāk, jo vairāk pārliecinātāk, ka bērni būs, jo labāk tas viss sanāks. Un žūrija mēs cenšamies uzrunājot saka, nepareizi, Explore programmā ir recenzenti, jo žūrija tā, kas vērtē, recenzenti vairāk tā kā uzklausa šos statījumus, jo mēs negribam iedalīt kaut kādas tās vietas, viņus kaut kā ielikt kaut kādās spējās, ja, jo tie bērni iesāk šo te robotiku Explore programmā, un mēs viņus negribam tā kā iebiedēt, ka tagad mēs jums tādu vietas liksim. Nē, viņiem tā ir atvērta lieta, un šeit viņi diezgan brīvi var izrādīt savu prieku par to, ko viņi ir sadarījuši. Tā. Par Pasaules robotu olimpiādu. Nu, tad Pasaules robotu olimpiāde sastāv arī no vairākām kategorijām, kas ir pielāgotas atbilstoši vecumam. Un šeit ir tā, ka ir iespējams izvēlēties, kuru formātu jūs vēlaties. Protams, tas ir atkarīgs no mums kā nacionālajiem organizatoriem, ko mēs piedāvājam Latvijā. Šogad mēs sākām Robo Mission. Tā ir kategorija, kas ir vispopulārākā pasaulē un kur ir visvairāk dalībnieku. Tad arī robotu spēle, kas notiek uz šāda līdzīga galda ar LEGO misijām. Tur netiek saukt par misijas, vairāk par uzdevumiem. Vecuma grupas ir tad ir pamata elementari 8 līdz 12 gadi, juniori 11 līdz 15 un seniori ir 14 līdz 19 gadi. Tad mums ir plānā, ka mēs varētu attīstīt Future Innovators. Nedaudz arī tālāk pasāstīsim vairāk par to, kādas tās atšķirības. Future Innovators, vienu vārdu sakot, ir līdzīgs tas, kas notiek FLLā projekta telpās. Tad kaut kāda arī inovācija tiek radīta. Un cerams, ka nākotnē mēs varētu arī attīstīt Future Engineers, kas ir vecākai grupai. Bet ir arī VRO būs pārmaiņas. Es domāju, bišķiņ vēlāk, bet tagad varam pastāstīt par LEGO gadījumu. Laikam tagad. Tad LEGO ir pārstājis atbalstīt Pasaules robotu olimpiādi. Ja līdz šim Pasaules robotu olimpiādē arī bija Robo Mission kategorijā specializēti komplekti, no kuri nebija katru gadu jāiegādājās, bet varēja vienreiz iegādāties, un attiecīgi katru gadu nāk jauna sezona, un no tām pašām detaļām uzbūvē, tad tagad vairs tā nebūs. Šobrīd vēl 2024. gada un 2025. gadā vēl viss paliek pa vecam, bet no 2005. un 2006. gada tad būs jauni risinājumi. Pagaidām mēs nezinām, kā tas viss izskatīsies, bet šobrīd asociācija strādā pie tā, lai piedāvātu jaunas iespējas un labākas iespējas. Un tas visticamāk būs tā, ka vairs nebūs akcents uz LEGO robotiem, bet ka tās būs vairāk atvērtāks uz šitām dažādām robotikas platformām, ka arī pie vienas sacensiem galda iespējams varēs sacensties dažādi roboti, bet tādās detaļās vēl nevar pateikt, jo mēs paši īsti nezinām. Bet runājot par to, ka nākošajā sezonā varbūt tiem, kas gribētu piedalīties Pasaules robotu olimpiādē, bet vēl to nav darījuši un vēl nav tas inventārs,
Vai jautājums, ja būtu, vai jēga, ja jūs nākat skolotāju apmācību, droši nākt, vai jēga iegādāties šīs LEGO komplektus, kas mums vēl ir uz vietas, tad jā, jo pirmām kārtām runājot par tām izmaksām, jo tie komplekti, viņi nav dārgi, tie aptuveni 40 eiro viens komplekts, ko iegādāties, tas jums paliek pēc tam, un to jūs varat izmantot kaut kādām citām lietām, jo tās detaļas nav tik specifiskas kā šeit First LEGO League standarti, lielākoties standarti klucīši, kur jūs varat savās LEGO nodarbībās izmantot, pilnveidot vai to pašu robotu vai kaut kāds paši domāt savus uzdevumus. Tā kā izmantojam to iespēju, kamēr ir, resursi vēl būs pieejami mums uz vietas, bet laicīgi jāpiesakās, jo tas ir ierobežots, jo vairs neražo šos te LEGO. Jā, pie šī var piebilst. Savā ziņā, Pasaules robota olimpiāda ir demokrātiskāka par First LEGO League, jo tiešām katru gadu nav obligāti jāpērk klucīšu komplekti. Pievienojas tam, ka vairs no LEGO iegādāties nevaram, tāpēc mums ir nedaudz krājumi. Un nav jau arī teikts, ka nākamajā akadēmiskajā gadā būs kaut kas cits, jo sākotnēji arī bija tas solījums, ka tos LEGO izmantosim, cik ilgi var vienīgi, tad varētu būt ierobežotas iespējas varbūt jaunām komandām iesaistīties, bet tagad pilnīgi noteikti var tajā vilcienā ielikt, un demokrātiskā lieta ir arī tas, ka laukums nav jāpērk no LEGO. Laukumam ir pieejams vienmēr PDF fails, kuru var speciāli drukai paredzēts, kur var jebkurā tipogrāfijā izdrukāt. Jautājums ir, cik kurā tipogrāfijā tas maksā. Cenas ir dažādas, drīkst drukāt arī uz papīra, nevajag obligāti uz baneru materiālu, bet uz baneru materiālu sanāk kvalitatīvāk. Un pirms sacensībām, kad jūs reģistrējaties, ir iespējams arī ieķeksēt, ka jūs gribat no mums iegādāties šo te spēles laukumu, tad mēs arī pasūtam no tipogrāfijas Valmierā, kur ir ļoti laba cena pagājuši. Man liekas, laukums, ja nemaldos, bija 65 vai 60 eiro. Jā, tā kā, ja jūs iesiet individuāls tipogrāfiju, diez vai tik lēti kādam vienu gabalu izdrukās, bet to iespējams arī pie mums pasūtīt. Kontakti, kad izmantojat, protams, nav obligāti jāpasūt pie mums, bet tā kā... Vēl viena lieta par komplektiem, kur arī pagājušajā akadēmiskajā gadā daži pedagogi mums teica, viņi nepirka pie mums tos klucīšu komplektus. Jo liela daļa no parastiem komplektiem var savākt, un tad kaut kādas specifiskas figūras viņi vienkārši printē 3D printeriem. Tā kā arī tā var iziet no situācijas. Jā. Lūk, tā. Man liekas, ka tālāk arī bija par katru kategoriju vairāk aprakstīts. Kāda ir atšķirība Pasaules robota olimpiādē? Galvenā ir tā, ka komanda nav tik liela kā First LEGO League, tie ir 2 līdz 3 dalībnieki un viens treneris. Attiecīgi, tas arī tas aspekts, kas, ja piemēram, First LEGO League komanda jāmēģina atrast veids, kā tu tajā komandās dalībnieks ieliks savu ieguldījumu, tad VRO ir tas mazāks dalībnieku skaits un koncentrējos kaut kādiem konkrētiem pienākumiem, un tie ir lielākoties tehniskie, meklēt tehniskos risinājumus. Bet VRO, tas ir First LEGO League, ir vairāk par to, kā ielikt, kā veltīt savu laiku komandas attīstībai un kā kopā mēs varam sasniegt labāks rezultāts. Arī tad Robo Mission ir tās LEGO detaļas, kas drīzumā kaut kas mainīsies, kuru mēs nezinām. Starp citu, te ir Airito, mēs pēc pāris dienām brauksim kopā uz Itāliju. Itālijā ir atvērtās Pasaules robotu olimpiādas sacensības. Ja mēs uz Turciju sūtīsim komandas, tad Oskars un mēs mēģināsim kādā veidā, Oskars lielākoties viņa tev ir talants ar sponsoru meklēšanu. Ja mums ir tas uzstādījums, kad uzvarētājs sūtīsim mēs, tad atvērtajām sacensībām mēs piedāvājām iespēju pārstāvēt Latviju, bet paši meklēja šīs te finanses. Jā. Jā, pie atvērtajām sacensībām, lai visiem skaidrs, gribēju arī pieminēt, ka, lai tiktu uz pasaules finālu WRO, tur jābūt labākajam valstī. Jāizcīna ir pirmā vietā, tad nav kā First LEGO League tik demokrātiski, tad mēs tiešām cīnamies par vietām kā sportā.
Un tie labākie tiek. Un parasti arī ir, jā, ka visbiežāk jau valsts to finansē. Latvijas gadījumā tādiem žēl vismaz pagaidām vēl nenotiek. Meklējam sponsoru naudas sūtam. Un tad ir tā, ka katrā kontinentā ir tās atvērtās, jeb sadraudzības sacensības, kur var piedalīties tie, kas palikuši 2., 3. vietā, kas ir tiešām labus rezultātus parādījuši, bet, diemžēl, pirmo vietu nedabūja. Un tad katrā kontinentā notiek alternatīvas sacensības, kas ir ļoti līdzīgas pašam pasaules finālam. Vienīgi mērogs ir mazāks, ka tur nav 70+ valstu pārstāvju, tur ir tikai no konkrētā kontinentā. Tad vai ne Eiropa, vai Āzija, vai Ziemeļamerika, Dienvidamerika vai Āfrika, bet katrā kontinentā ir savas arī šādas te paralēlās sacensības, kas laika grafikā notiek pirms nedaudz pasaules fināla. Jā, tā. Un turpināt par to pašu kategoriju, lai neizplūst vēl vairāk, tad uzdevums ir būvēt un programmēt robotu, kas uz laukuma izpilda konkrētas uzdevumus, līdzīgi kā FLL. Savukārt Future Innovators, kā jau iepriekš pieminēju, ka tā ir kā Force Legally gadījumā projekta prezentācija, kādus robotus izmantot, tā ir brīva izvēle, dažādas tehnoloģijas var izmantot. Ir kaut kādi šeit te rakstīts robota izmērs, bet īstenībā tas ir stends, tas ir 2x2 metru stends, ko tad viņi var izmantot, to piedāvāt to telpu, izlikt pēc iespējas vairāk informācijas un arī sagatavo prezentāciju, tad atnāk žūrija, kas noklausās to prezentāciju, bet tas nav atsevišķās telpās, bet turpat uz tajā pasākuma vietā, žūrija pienāk pie tā stenda un noklausās. Tur kā izstāžu zālē. Tas notiek, ka ja jūs braucat, teiksim, skolu izstāde tepat Rīgā, tad tur ir līdzīgi katram sava būdiņa un tad stāst. Jā, un šī forša iespēja, protams, vajag kādu, kurš prot uzbūvēt robotu, uzprogrammēt, lai viņš strādā. Dažus gadus atpakaļ varēja būt tikai prototips, kurš nekustās, tagad gan jau prasa, lai tas ir robots, kurš ir kustīgs un tiešām kaut ko dara. Te tas uzsvers uz tieši prezentēšanu un arī uz inovatīvām idejām. Man pašam, kad es biju tajā Ungārijā 19. gadā, ļoti patika, jo dažas tās idejas, tās hipotēzes, kuras izvirza tā skolēnu komandas tāds, ka par to varētu pētniecības grantu projektu veikt. Un bija ļoti interesanti. Tas tiešām tas, kur jūs varat sūtīt tos cilvēkus, kur jūs redzat, kam ir laba publiskā runa, kam ir kaut kāds talants, kļūt nākotnē par kaut kādām tādām publiskām personām, kas varbūt var pārstāvēt viedokļus, kļūt par uzņēmumu vadītājiem, politiķiem un vēl sazina ko, tad tā ir vieta priekš šiem te cilvēkiem, dot viņiem iespēju šo te talantu attīstīt. Jā, un tāpēc manas pieredzes strādājot First Legally programmā, un inovatīvais projekts ir tāds, ko atstāja parasti uz pēdējo brīdi, ja. Bet es domāju, ka mums ir jāaug visiem kopā un varbūt jāliek lielāks uzsvars uz šo pētniecību, jo tā pētniecība un zinātne ir mūsu nākotne. Un es arī mēģinu tāds mērķis, ka tomēr to Future Innovators kategoriju mēs varētu nākotnē pamazām kaut ar dažām komandām, bet kaut kādā veidā jau izvirzīt mūsu arī pasākumos un arī sūtīt nākotnē uz starptautiskajām sacensībām. Cerams jau, ka šajā akadēmiskajā gadā sacensības plānojam aprīlī 26. bija. Un, to mēs vēl redzam, tagad notiek lielo organizatoru robotikas sacensību sapulce, bet tas aprīļa beigas, kā mēs runājām iepriekš, tā, lai nepārklājās kaut kādām citām sacensībām, un pietiekams laiks pēc First Legally un arī pietiekams laiks, lai varētu to maiju nobeigt, jo lielākoties, cik saprotu, skolās tas maijs tiek veltīts tikai tā, lai pabeigtu skolu, un tad neko citu negribās ņemt. Tas ir mums jāņem vērā, lai gan citās valstīs ir jūnijas. Jūnijas lielākoties maija beigas jūnijas, kad notiek šīs robotikas sacensības, bet mums jāpielāgojās Latvijas situācijai, tas nekas. Bet jums vienīgais mazāk laika. Mēs varam arī organizēt vēlāk. Jūs to paši varat izvēlēties. Jā. Jūs esat tie, kas mums nosaka šo te laiku. Robosports ir savukārt kategorija vecākiem audzēkļiem, un man liekas, ka robosports vai inženieris laikam tas būs līdz 22 gadiem, ja pareizi atceros. Bet ir tad ik pēc kaut kādiem gadiem, tas ir 3 līdz 4 gadi, tiek izvēlēts kāds sporta veids, un tad viņi izveido robotu risinājumu, ka šo sporta veidu var spēlēt. Un šobrīd tas ir tenis.
Tad viņi ir 2 roboti, kas sacenšas uz tāda galda, met bumbiņas pāri. Detalizētas tos noteikumus nezinu, nav tik būtiski, un arī savā ziņā, jo tas mums Latvijā nav aktuāli. Neplānojam. Jābūt pieprasījumam, lai to piedāvāt. Oriģināli visu laiku bija futbols, bet 2 vai 3 gadus atpakaļ izlēma, ka nē, vajag sporta veidu mainīt savādāk. Nebija vairs attīstība. Komandas brauc ar vieniem te pašiem robotiem gadu no gada, un vajag kaut kādu stimulu, lai attīstās. Nu jā. Un pat arī robosportā teikt diezgan maza tā auditorija, kas parasti starptautiskajās sacensībās, bet Future Engineers ir tagad līdz 19 gadiem, bet turpmāk būs 22. Īstenībā iepriekš bija līdz 24. Tikko samazījis 19, par to, ja palielinās uz 22, es nebiju dzirdējis, bet šī ir visadvancētākā, kur nevajag izmantot Lego, tur jebko var izmantot, un tiešām augstas kvalitātes sensors, motors un tā tālāk. Ļoti advancēta kategorija, kur es ceru, ka kādreiz mēs tādu līmeni sasniegsim, bet arī tagad tur piedalās, 5, 8 valstis var būt pasaulē tikai. Ļoti augsts līmenis. Tā vispārīgi var pastāstīt, ka sacensībām arī ierodās ar robotiem. Tie var būt gan Lego, gan cita veida roboti. Bet sacensībās tiek mainīts sacensību laikā, tiek mainīts šīs laukums. Viņš var būt taisnas stūra formas vai kvadrāta formas, un arī šie te objekti, kas uz laukuma par to kādi tā atļautu to sensoru izmantošanas detalizēti nezinu, bet tagad ir atļauts izmantot to sensoru, kas tā redze, vai ne, kā tur bija Edgars. Katrā ziņā Edgars tam vairāk pieslēdzies, ka varbūt nākotnē uztaisīt kādu projektu, kur vairāk piedāvāt materiālus, ko varētu pēc tam skolās izmantot, bet... Būtībā tā kategorija ir radīta, lai jaunieši strādātu pie autonomiem braucamrīkiem. Līdz to tur ir datorredze, tur nav parastie krāsu sensori, tā jau ir datorredze nepieciešama, lai tie pašbraucošie braucam līdzekļi varētu saprast, kas notiek telpām, pieņemt lēmumus, kāda misija, kurā mirklī jāizpilda. Advancēti. Tas ir, protams, vajadzīgs, jo noteikti kaut kad visi brauksim pašbraucošām mašīnām. Un mēs tā kā ceram, ka varbūt tehnikumi varētu vairāk uz to pieslēgties, mēģinām tehnikumu komunā iespraukties, jo viņi ir šauri maz, un var arī augstskolu studentiem, tas būtu aktuāli. Tas ir tas, ko es laikam nofilmu, bet viņš te neparādās. Pagājušā gadā, es pagājušā gadā biju Dānijā, un mēs aizsūtījām Exīperija komandu no Exīperijas skolas, un otra bija Jelgava, kas arī šogad skolotājs Aleksandrs Smirnovs brauks ar 2 komandām, jo abas komandas ieguva 2. vietas, un airit uz Itāliju. Un Itālijā notiks Brešā. To mēs zināsim nākošanai, kā būs izvērties, bet būs jautri, es domāju, noteikti. Un arī tad lielākoties tur ierodās komandas, kas, kā jau Oskars iepriekš minēja, ieguvuši 2. vai 3. vietas, un tīri paplašināt to redzes loku pieredzi, tad ir iespēja aizbraukt uz tādām sacensībām. Lūk. Bet, lai gan daudzi roboti bija tādi tik advancēti, man liekas, ko viņi dara atvērtajās sacensībās, kad ļoti labi risinājumi bija. Tā, labi, es tad vairāk to video tik ļoti šķirīs. Tā. Tā ir informācija par Pasaules robotu olimpiādi. Tad viens ir asociācijas mājaslapa, otrs mūsu pašu latviešu mājaslapa, kur notiek arī visa reģistrācija sacensībām, un kur var saņemt, atrast visus aktuālos materiālus. Kad sākās sezona, tas būs. To mums ir. Un ir arī Pasaules robotu olimpiādas Latvijas mājas Facebook profils, kur arī tad ir aktuālā informācija, Oskars ieliek. Facebookā gan mēs cenšamies plašāk, ne tikai par WRO, bet vairāk vai mazāk visu, ko mēs robotikas laboratorijā daram, informēt sabiedrību. Tā kā droši varētu uzmeklēt un piesakot. Par tām nākotnes iecerēm, kad taisīšu to prezentāciju, tad bija viena situācija, tagad ir nedaudz savādāk, kā jau es teicu, ka FLL Explorer man bija tā doma
Explo apvienot ar Pasaules robotu olimpiādas starter kategoriju, kas tādiem mazākiem bērniem, lai kaut kas interesantāks pasākumu ietvaros notiktu. Bet arī starter programma kategorijā ir izmaiņas, un es tagad vairs nesaredzu to saikni ar to, kā mēs to varētu realizēt. Tā kā tas tiek atlikts, bet ir tā sadarbība mums ar Rīgas Jauno tehnikas centru, ka mēs ar viņu pasākumiem varētu šo izstādi organizēt. Un jā, tad otrs ir tas, ka to Future Innovators mēs gribētu, lai jūs arī esat atvērti, meklēt jaunas zināšanas, jo arī tur ir iespēja pētīt kaut kādu aktuālu tematu. Un arī tas, ka tā ir izvēle, lai tā ir izvēle, bet toties tad jums ir tā iespēja akcentēt visu to uzmanību uz to projektu. Nekā FLL-ā, kad ir jādala gan starp robotu spēli un projektu. Tad varbūt ir tādi jaunieši, kas ir ieinteresēti kaut kāds, kas ir jaunie zinātnieki, var redzēt šos talantus jaunos, ka varbūt arī tos var pierunāt. Un varbūt tad uzrunājiet, tajā gadījumā uzrunāt varbūt kaut kādus citus pedagogus savās izglītības iestādēs, kas būtu gatavi apvienoties jums kopā un varbūt strādāt pie šiem te projektiem, palīdzēt meklēt informāciju, lai gan komandai jauniešiem tas jādara, bet kaut kādā veidā organizēt viņiem šo darbu, lai šīs lietas virzās. Jā, varbūt var īstenībā ar zinātnes pētnieciskajiem darbiem apvienot. Īstenībā es biju pārsteigts, es nezināju, ka pasaule tā ir mainījusies. Tā kā es mācījos skolā, mums bija tikai un vienīgi zinātnes pētnieciskie darbi. Un vakar es viesojos Siguldā un izrādās, ka Siguldā viņiem ir arī citas iespējas, ka nav obligāti visiem jāraksta zinātnes pētnieciskais darbs. Skolotāji redz, ka kādam varbūt ir talants, viņš var rakstīt vienkārši kaut ko programmēt, bet visbiežāk priekš reālas vajadzības, vai kādam uzņēmumam, vai pašvaldībā, vai tam līdzīgi, un vēl citi veidi. Un te varbūt var salikt kopā. Es nezinu, kā ar jūsu pašvaldībās un skolās var tikai zinātniski pētnieciskie darbi vai citas lietas, jo varbūt var salikt, jā, viens uztaisa robotu, cits to apraksta zinātniski pētnieciskajā darbā, vēl kāds cits varbūt ļoti labi noprezentē. Un te ir arī iespēja, jā, varbūt cilvēkiem, bērniem, kam ir talants veidot vizuālos materiālus, piestrādāt pie tiem visiem plakātiem, jo tur ir ļoti daudz plakne, 3 sienas, 2x2 metri, kuras ar ko var apdarīt, lai prezentētu to, ko jūs darat, lai nav tikai runāšana, bet ir arī tas vizuālais fons. Tā kā noteikti apsvera doma. Jā, starp citu, nesen ziņās redzēju, ka sūtīja arī jaunos zinātniekus uz starptautisko izstādi, bet kurā valstīs neatceros, bet arī bija ļoti inovatīvas idejas un diezgan liels lepnums. Un domāju, ka, ja mēs varam saņemt, uzrunāt jaunieši, kas brauc tīri pilnīgi no nulles, bez robotehnikas realizēt kaut kādas inovatīvas idejas zinātnē, tad arī regulāri saistībā ar robotiku. Tas arī būtu ārkārtīgi vērtīgi. Un šīs izstādes ir brīnišķīga iespēja, kā bērniem paplašināt šo pieredzi, lai tālāk nākotnē viņi būtu drošāki un būtu iedrošināti darīt lielas lietas, tā vienkārši vārdiem sakot, bet kas ir ļoti svarīgi. Par mūsu kalendāru, par sacensībām, kuras mēs organizējam, ja FLL sezona sākās septembra sākumā, augusta beigās jau var dabūt laukumus, un noslēdzās arī tas ir nākamā, tā paša mācību gada jūnijā lielākoties. Starptautiski tad mums tas ir no septembra līdz martam lielākoties. Un tad, ja tiek uz sacensībām, starptautiskajām sacensībām, tad ir kaut kāds aprīlis un mājas, ka vēl brauc tālāk. Tad Pasaules robotu olimpiāda sākās janvārī. Ātrāk par to noteikumus nekāds nevar iegūt. Janvārī noslēdzās kalendārā gada novembra beigās. Kāpēc novembrī? Tāpēc, ka tad notiek starptautiskās sacensības, ko mēs esam apņēmušies sūtīt mūsu Latvijas komandas. Un starp citu, ko es gribēju pateikt, redzot to, kā pašvaldības un uzņēmumi gatavi atbalstīt komandas, tāpat arī Ilūksts piemērs, Jelgavas pašvaldība arī atrada naudu, lai sūtītu 2 komandas, tāpat arī Alajā un jums, Druvai arī bija uzņēmums vietējie, kas atbalstīja. Es jūtu, ka īstenībā
ne tikai VRO komandas sūtīt, bet arī jau jāpaplaš tās iespējas, un FLL-am arī ir jādod iespēja, lai gan tās ir stipri dārgākas sacensības, vai kaut kāda iespējas jāmeklē, un es domāju, ka mēs varētu apsvērt iespēju arī FLL-am turpmāk tad izvirzīt šīs komandas, kas brauc tālāk uz starptautiskajām sacensībām. Nu, lūk, tā, kas vēl? Un jā, un to, ko mēs vēlamies pateikt šo kalendāru, ir tas, ka mācību gadu ietvaros jums ir viss pārklāts ar visādām aktivitātēm, un nav jādomā lielam, ko jūs varētu skolēniem piedāvāt darīt. Jā, tad arī materiāli diezgan daudz. Protams, angļu valodā lielākoties, bet arī First LEGO League. Tabliero mēs visu tulkojam. Tās disciplīnas, kuras piedāvājam gadā, iztulkojam 15. janvārī publicējam. Ātrāk mums, diemžēl, neļauj publicēt, bet tad pa Ziemassvētku brīvdienā citīgi tulkojam, lai var nopublicēt janvārī. No ar FLL nedaudz sarežģītāk, tāpēc, ka tur ir ārkārtīgi daudz tie materiāli. Es esmu iztulkojis inženieru grāmatiņu, bet saistībā ar to, ka ir ierobežot iespējas, kā iztulkot šos materiālus, lai viņi būtu kvalitatīvi atverami. Bet es esmu apņēmusies, ka arī šajā sezonā būs pieejams Explore inženieru grāmatiņa un Challenge robotu spēles noteikumu grāmata. Tas tikai nedaudz vēlāk būs. Un, jā, tas, ko es vēl par tiem materiāliem gribēju pateikt, ja, es domāju, izsūtot e-pastu, daudziem esam sūtījusi, bet izsūtot e-pastu ir daudz kaut kādi interneta resursi, kur piedāvā apgūt kaut kādas konkrētas robotu funkcijas, kā programmēt motors, sensors un tam līdzīgi, attiecīgi, kā jūs gatavoties sezonai, mēģināt izpildīt kaut kādu konkrētu misiju, jūs to varat apvienot kopā ar robotikas nodarbību, kur jūs cenšaties iemācīt viņam kaut ko jaunu. Nevis, lai nav tā, ka robots vienkārši brauc taisni, bet ar mērķi, ka kaut ko kustināt un kaut kādu sensoru izmantot. Un es teiktu tā, internetu pasaule ir ārkārtīgi atvērta uz šīm lietām. Vēl viena lieta atcerējos. Bija aizmirsts, jo saruna notika īsti pirms man vasaras atvaļinājuma, bet jūnija beigās mums bija saruna arī ar Pasaules robota olimpiādas asociāciju. Viņi tur bija izveidojuši jaunu vakanci. Darbā pieņemts ir viens vācietis, kuram ir uzdevums gatavot īstenībā materiālus priekš pedagogiem un treneriem, lai viņi varētu labāk komandas sagatavot. Tā kā tuvākajā laikā kaut kas sāks parādīties. Tur būs gan dokumentu veidā, gan video. Un ko vēl viņš solīja, kad, ja mēs savācam pietiekami lielu grupu, kur viņš teica 15 cilvēki būtu no Latvijas, viņš ar lielāko prieku atbraukt uz Latviju un novadīt pāris dienu semināru skolotājiem. Tiesa gan angļu valodā, jo tas, ko asociācija gatavos, tas viss būs angliski. Nu, ja it kā jau neviens neliedz mums tulkot, ja atrodam resursus, tam tas varētu būt diezgan apjomīgs darbs. Ceru, ka jums angļu valodas zināšanas pietiekami labas un varētu angliski to uztvert un paturt prātā iespēja, ka mēs varam uzaicināt kādu no Vācijas uz Latviju. Ja ir interese, droši sakat Annai vai man un uzaicināsim, lai mums novada semināru tiešām kvalitatīvu angļu valodā. Tas, kas arī mans tāds secinājums, man liekas, tieši mums uz beigām arī, te ir iegūmi, bet tas, ko es vēlējos pateikt, ir pēdējos gados arī tā pieredze apvienojot ar Pasaules robota olimpiādu un First LEGO League, es jūtu, cik svarīgi mums tā starptautiskā pieredze ir. Ka mums vajag ne tikai komandas sūtīt, apgūt iegūt jaunas iespējas, bet arī varbūt kaut kā tieši veidot starptautisko sadarbību ar citām valstīm, kur mēs varbūt varam uzaicināt un arī varbūt vai paši aizbraukt, jo rekrutērijas skolotāji, kas pēc tam būs ar prezentāciju par pieredzi Ungārijas edukampu nometnē, kur brauc kopā ar komandām, kas ieguva pirmās vietas. Un, kad, kā Oskars pateica, kad būtu forši atbraukt no Vācijas, bet es tikpat labi teikt, ka arī kāda citas, man liekas, ir mūsu pašu ungāru partneri, kur ir ļoti arī attīstīta šī pieredze piedalīties robotikas sacensībās, ne tikai VRO, bet arī FLL. Un par tiem ieguvumiem,
ka, man liekas, mēs diezgan daudz jau esam pateikuši. Ja, tad lielākoties tas svarīgākais, ka mēs dodam iespējas bērniem jau laicīgi apgūt nepieciešamās prasmes, lai nākotnē viņi spētu būt gatavi nākotnes profesijai. Viņiem tas lēmums pieņemt, lēmumu kādu profesiju strādāt, viņiem būtu vieglāks. Un cerams, protams, ka mēs ražojam jaunos inženierus, arhitektus, programmētājus, ārstus un zinātniekus un visu kaut ko, lai mūsu Latvijas nākotne ir spēcīgāka. Un, jā, un abas programmas dod šo pieredzi, lai mēs arī esam pozitīvāki, laipnāki viens pret otru, atvērtāki, kas ir ļoti svarīgi mūsdienās, un iekļaujoši. Tas ir tā pāris vārdos, ko es gribēju pateikt. Tev ir kaut kas vēl? Jā, par to iekļaušanu pilnīgi taisnība. Un, ja brauc tīpaši uz ārzemju starptautiskajām sacensībām, iemācās labāk saprast citas kultūras, paliek draudzīgāki. Protams, nes arī jaunas zināšanas, inovācijas un citu skatījumu atpakaļ uz Latviju, kas ir ļoti būtiski. Jā, tā kā paldies, ka uzklausījāt šo prezentāciju. Tiekamies mūsu labās robotikas laboratorijas organizētajās sacensībās un pasākumos. Vai ir kādi jautājumi par šo prezentāciju? Kaut kas nav pateikts un interesē. Katrā ziņā visu dienas garumā mēs šodien daudz laika kopā pavadīsim. Jūs esat droši arī pienākt klāt, uzdot kādu jautājumu. Tagad, man liekas, pēc plāna ir 11 tikai. Un mums bija paredzēts, jā, tas mūsu draugu stāsts, tie, kas aizbrauc uz Ungāriju. Es došu viņiem laiku uzkārtoties, ja vajag kaut kādu prezentāciju uzlikt vai ne, tad nav. Bet es domāju, ja jums nepieciešams, jūs varat paņemt vēl kādu kafiju vai aiziet uz labierīcībām. 5 minūtes, domāju. Ja, tagad pauzīt nelielu un tad atkal sēžamies pie galdiem.